Ātras brīva, varējās var startēt, lūdzu. Vārtur! Laipni lūgt! Parasti tuvāk nākot tai sezonai mums arī treniņi vairāk tiek veltīti tai specifikai, ja, tai stumšanai tieši ledus estakādē, jo tad parādās mēnesis pirms, var teikt, sezonas sākuma ledus, tādi vieglatlētikas treniņi un vieglatlētikas manēži nedaudz ir pagājis malā. Šīs sezonas sagatavošanās posms vispār iesākās pavasarī ar plecu operāciju, pēc kuras atlapšanai man bija nepieciešami 6 mēneši, lai pilnībā atlaptu un jā, aizvadījām. Es uzskatu ļoti labu sagatavošanās posmu šo sezonu. Tieši par vasaras sezonu, vai šogad es arī pa īstam izjūtu, ko pre-seasons, jeb pirms sezonas nozīmē. Jo šogad tā izejot to pilno ciklu, ar tādu pieredzīti, saprotot, ko man vajag piestrādāt, tas man ir iedevis tādu tagad jaunu jaudu. Tā es gribētu pat teikt. Ka tas ir man pilnīgs cits skatījums uz skriešanu, uz stumšanu vēl jau vairāk. Es jau vienmēr, kā teikt, katru sezonu jaunu grāmatu sāku. Vienmēr meklēju kaut kādas jaunas vingrinājumus, kaut kādas jaunas veidus, kā teikt, savu ķermeni pamodināt atkal no jauna un iekļūt tajā labajā, kā teikt, fizisko sagatavotību. Protams, gaidu sezonu, kā viņi sāksies. Protams, pirmie mači vienmēr parāda, cik tajā brīdī tā varēšana ir. No pagājušās sezonas vēl ir mazliet palikušas emocijas par pasaules čempionātu, kur izcīnījām 2. vietu. Ar labām emocijām ejuši šo sezonu. Mēs esam labā formā šobrīd. Grūtāk jau būs noturēt visu to līmeni, kādu mēs bijām pagājušajā gada beigās. Bet es vienalga skatos uz to pozitīvi. Ja, cilvēki ieguldījuši lielu darbu šajā vasarā un kaut kā tam rezultātam jābūt. Baigi neparastā sezona, jo tāls tas sākums ir Ķīna. Un īsti tas, es uzskatu, tāds baigais rādītājs nebūs, jo tur būs salīdzinoši maz ekipāžu. Bet tie galvenie konkurenti visticamāk arī būs, kas ir Vācija, Šveice, kas mums jau pēdējo gadu lielākie konkurenti bijuši, tie gan jau, ka būs, un uz to fonu arī varēs salīdzināt, uz ko mēs uz doto brīdi esam spējīgi. Starptautiskā federācija ir iedevusi arī iespēju nedēļu ātrāk jau sākt braucienus pa trasi. Un, jā, līdz ar to mēs, un es domāju, ka ļoti daudz citas nācijas jau būs nedēļu iepriekš tur un sāks treniņus trasē. Es teiktu, mums ir ļoti labi piloti, neskatoties uz to, ka varbūt tā kopējā pieredze viņiem nav tik liela. Emīls jau sevi pierādījis jau kā nobriedušu pilotu, ar savu stāžu, gan ar rezultātiem. Jākaps jau arī vēl jauns, vēl viss priekšā, arī ko viņam var novēlēt, pēc iespējas vairāk uzsūkt informāciju, pēc iespējas ātrāk un liederīgi to izmantot. Tiešām var tikai priecāties par to, kāda man ir komandas biedri. Treniņos ir ieguldījuši ļoti labu darbu un tiešām visi ir motivēti strādāt uz rezultātu. Šis ir grūts sports veids, es tā gribētu teikt, ka mēs ļoti ilgu laiku pavadām sagatavojoties viņam, un tad tikai tā ziema pienāk. Tie 2,5 mēneši, tas sacensību periods. Un tajās nedēļās, kad notiek, tajās nedēļas nogalēs, kad ir tie 2 mači, tur ir jāizliek viss tas, ko tu esi iekrājis, visu to vasaru. Vienkārši galvenais, lai visiem veselība un viss vienmēr pašu rokās. Visi jau sportistiem ir pats pēc sevis raugoties, kas nesen beidzas, viss ir lielākā puse, viss ir šeit augšā bēniņos, tur visas tās lietas notiek un jāsakārto tas, tad visas tā rast motivāciju, rast vēlmi to darīt un saņemties un pārvarēt kaut kādas krīzes un tādas lietas. Tā kā
Varu to tikai novēlēt sportistiem, un tas arī viss. Mums tomēr jārēķinās būs, un mēs neesam nekādi tur, kā lai saka, piena puikas, lai uz mums skatītos kā uz kaut kādiem piesācējiem vai pienākošiem no malas kaut kur. Tā kā es saku, ka būs viss kārtībā.